Jauki, ka jūs skatāties, manas dāmas un kungi, labvakar! Rietumu pasaulē 19. un 20. gadsimtā notika dramatisks masalu izraisītu nāves gadījumu skaita samazinājums. Stipri bija uzlabojušies vispārējais saturs un higiēna. Jau 1932. gadā zinātnieki ziņoja, ka mirstība ir kritusies par 58% tad, kad bērniem, kas masalu dēļ atradās slimnīcās, tika dota zivju aknueļa. Zivju eļļa satur vitamīnus A un D, kā arī omega-3 taukuskābes. 1987. gadā Tanzānijā zinātnieki masalu epidēmijas laikā pielietoja vitamīnu A un ar to ieguva iespaidīgus pozitīvus rezultātus. Blakus A vitamīnam iedarbīga izrādījās arī vitamīna C došana. Kāds jau 1949. gadā publicēts pētījums nodarbojās ar vitamīna C došanu vīrusu slimniekiem. Kādas masalu epidēmijas laikā profilaktiski tika dots vitamīns C lielās devās, un tā izrādījās laba aizsardzība. Bez tam masalas ar lielām C vitamīna devām tika stipri atvieglinātas. Manas dāmas un kungi, kādēļ šāds ārstēšanas veids jau sen nav iedibinājies? Laikam tūlīt sekojošais citāts parādīs tās vienu pamatu. Bet pirms tam es jūs gribētu uzmundrināt, palieciet ar mums. Arī rītvakar mums būs līdzīgi interesanta tēma. Būs runa par baku vakcinācijas efektivitāti 19. gadsimtā, kuru smalkāk papētīs mana kolēģe no Nirnbergas. Noslēgumā tagad Georga Vilhelma Friedriha Hegeļa citāts. Tas, ko māca pieredze un vēsture, ir tas, ka tautas un valdības nekad nav neko mācījušās un nav rīkojušās pēc vēstures un no mācībām, kas no tām tiem būtu jāsecina.